Mēs šajā diskusijā runāsim par to, ka tava rītdiena tiešām sākas ar to, ko tu dari šajā dienā. Tas, kā jūties, cik daudz enerģijas tev ir un cik ļoti tev patīk sava ikdiena, lielā mērā patiešām ir atkarīgs no mazajiem šiem te ieradumiem. Un tāpēc sagaidīsim ar sirsnīgiem aplausiem. Mums pievienojas biznesa augstskolas turība, veselības un aprūpas virziena lektora ķermeņa estētikas speciāliste Dita Bērziņa. Sveiciens, Dita, lūdzu. Jebkuru no krēsliem var izvēlēties. Viens no Latvijas vadošajiem ūdens motosportistiem ātrumlaivās Nils Slakteris ir šeit. Sveiks, Nil! Prieks tevi redzēt. Arī droši. Un arī Latvijas čempions skateboardā un fotogrāfijas entuziasts Artūrs Bogdanovičs, jeb Mr. Bogā! Sveiks, Artūr! Jā, tā mums sanāca sasveicināšanās, tā ir klasika. Katrā gadījumā liels prieks ir jūs visus trīs šeit redzēt. Tā mēģināsim, lai nav saite. Nav saite, ļoti labi. Kā jums ir iesācies jaunais gads? Kā jūs jūtaties? Varbūt sāksim ar tevi. Kāda sajūtas? Sajūtas ir labs, ir notikušas nelielas vai lielas pārmaiņas, bet kopumā viss notiek. Sports jau ir darīts, un kaut kādas radošās idejas jau arī ir procesā. Es gribēju prasīt kādas pārmaiņas, bet tas varbūt pārāk personisks jautājums. Jā, tas ir pārāk personisks. Dita, kā tev jaunais gads? Lieliski un ļoti darbīgi. Arī, super. Un tev? Es šo gadu jau sāku ar kaut ko jaunu. Nekad mūžā nebija snowboard brauc. Tagad sāku mācīties. Beidzot mums Latvijā ir kārtīga ziema. Tad tagad ņemos ar visādiem ziemas sporta veidiem. Izcili. Katrā gadījumā jums visiem darbi ir sākušies. Arī šis gads sācies tā darbīgi. Mēs parunāsim par diskusiju, par šo tēmu. Tava rītdiena sākas tagad. Tāda mums ir tēma. Un ik viens no mums katru reizi, es domāju, ka mēs piekritīsim, ka ir nodomājis. Es sākšu rītdien. Kaut ko sākšu rītdien. Es aiziešu skriet, tieši laicīgi gulēt, ēdīšu veselīgāk, darīšu visu pārējo. Skatīties uz jūsu pašu pieredzi, vai šis tas īstais brīdis, kad sākt kaut ko darīt, piemēram, šodien vai rīt, viņš atnāk pats tā iedvesma, vai arī jūsu pieredzē, jūs šo sajūtu radāt paši darot? Kāda ir jūsu pieredze ar šo? Tagad jādomā, Nils jau pacēla mikrofonu, lūdzu. Es uzskatu, ka tāds īstais brīdis neeksistē, jo būsim godīgi, katrs no mums, jūs, es, esam gaidījuši šo īsto brīdi, un viņš nav pienācis. Šis īstais brīdis vienkārši pienāk tā, ka jūs dariet, un gan jau jūs esat kaut kur dzirdējuši no kādiem motivētājiem, īstais brīdis ir tieši tagad. Kā mans tētis teikt, mēs visi esam rītdienas karaļi, un gaidot šo īsto brīdi, mēs visu pārcelsim uz rītdienu. Mums apēdar šodien neko nedarīsim. Darīsim rīt. Dariet tagad, un tas īstais brīdis būs tieši tagad. Vēl viens. Mums šodien daudz tēkreklu citāti ir tādi, ko mēs varam pārdot, tā kā darīt. Lieliski, Dita? Jā, tas teiciens, ka to, ko vari izdarīt šodien, atliec uz parīt, un tev priekšā būs 2 brīvas dienas. Tas nekad nebeidzās. Spāņiem ir maņana, kura nekad nepienāk. Tāpēc, jā, tieši tā kā Nils teica, ja tu kaut ko gribi, dari to tagad. Nevis tūlīt, bet tagad. Artur? Jā, es laikam bieži vien cenšos pieturēties vairāk pie tādas frāzes, kā mazāk gaidīt, vairāk darīt. More you do, the less you wait. Bet man ir sanācis savā pieredzē saprast, ka ir svarīgs arī līdzsvars starp to darīšanu un ļaušanos. Varbūt ne gluži tam īstajam brīdim, tam tagad brīdim, bet vienkārši arī nevajag lekt pār savai galvai. Piemēram, ja mēs runājam par to pašu vēdersāpju principu, dažreiz arī vienkārši jāļaujās tam, ka, hei, šodien es neesmu gatavs šim, un nav arī jāspiež pāri kaut kādām spējām. Varbūt nekas īsti netiks nokavēts, ja kādu brītiņu arī ļausimies bišķīt faktoriem, ko nevaram ietekmēt. Un arī tad lietas notiks. Bet, protams, vienkārši tāpat, ir
ir atšķirības starp slinkumu un kaut kādiem ārējiem, iekšējiem faktoriem, ko mēs varbūt nespējam vienmēr ietekmēt. Kaut kā prātīgi izvērtēt, jā, vai tiešām tas ir, ka mēs visu laiku atliekam, vai tas ir tiešām, ka mēs to kaut kādā ziņā nevaram. Bet tad, kad ir, piemēram, noticis tas brīdis, mēs esam pārvarējuši visu šo te momentu, mēs sākam darīt tagad. Viss. Mēs sākam darīt tagad, mēs esam jau kādu laiciņu darījuši lietas, un tad iezogas tāda lieta kā nepacietība. Tāds arī moments ir, vai ne? Un mēs sākam kaut ko mainīt, un mēs gribam redzēt šos te rezultātus uzreiz, vai arī mēs sākam nevis pat mainīt, bet vienkārši sākam kaut ko jaunu, sākam sportot, nezinu, ar skateboardu nodarboties, ar ūdensportu un citām lietām. Cik normāli jūs pieredzē ir justies tiešām nepacietīgam, ka gribas padoties, pirms šīs te pārmaiņas vispār sāk strādāt? Teikšu godīgi, es pats esmu nepacietīgais tips. Man rezultātus vajag vienmēr tagad un tūlīt. Vislabāk jau būtu bijis vakar. Bet tas nekad man nav novest līdz padošanās. Es uzskatu, ka es neesmu tāds cilvēks, kurš padodās. Es vienmēr mēģinu, daru kaut ko savādāk un turpinu iet uz priekšu, lai nonāktu līdz savam mērķim. Es gribēju uzreiz papildu jautājumu, bet varbūt es atcerēšos šo un Dita, kāda ir tava pieredze ar šo? Līdzīgi kā Nils, man arī vajag tagad vai vakar, bet par to mainīšanu, es tā īpaši arī jauniešiem, jūs esat jauni, jūs varat tik daudz ko mainīt. Jo, ja tā kā tu dari un jūti, ka tas nav tavs, ļoti iespējams, ka tas nav tavs, tu vari atrast kaut ko citu. Man tādā ziņā bija tā laime, ka man vecāki bērnība atļauja man mēģināt pilnīgi. No keramikas pulciņa, pa vidu man bija dejošana, pat mūzikas skola, kuras dziedāt nemāk, kur nu vēl kaut ko spēlēt, kamēr es nokļuvu volejbolā. Un tur man nevajadzēja vairs nepiespiesties, es gāju 5, 6, 7 reizes nedēļā uz treniņu, jo man tas ļoti, ļoti patika. Tāpēc, ka ja pavisam nesanāk, vai pavisam nav rezultātu, tad iespējams, vajag mainīt. Es dzirdēju, tu teici volejbolu, vai kāds teica, Es domāju, kāds ir volejbols zālē, varbūt. Artur, kā tev? Jā, noteikti esmu nepacietīgais tips, bet par laimi mans sports ļoti to māca būt pacietīgam. Citādāk nevar būt. Skateboards ir ļoti tehnisks sporta veids un pieprasa ļoti daudz pacietības un tiešām arī nepadošanās. Man ir liels prieks, ka es neesmu padevies jau 18 gadus. Un arī par laimi nav nācies to sportu nomainīt, jo tas vēl joprojām iet uz augšu. Un laikam katrs tāds jauns triks ir tāda liela tiešām pacietības pārbaude, cik daudz var no sevis izspiest, cik daudz var sevi piespiest nepadoties, bet arī iemāc vienā brīdī varbūt bišķīt piebremzēt sevi. Un negluži atlikt uz citu reizi, bet tiešām atkal jau saprast, ka šodien ir izsmelts savs maksimums un kad labāk vairs nepaliek, izdaram citreiz, savācam jaunus spēkus, uztaisam otro piegājienu, dažreiz arī otrais piegājiens tāpat nav veiksmīgs, un tad tu ej uz trešo piegājienu, un ļoti daudziem skateboardistiem, profesionāliem skateboardistiem pasaulē šādi piegājieni valkās arī uz 10 gadiem. Šī sanāk, jau pagājušā gada labākā trika balva tika pasniegta vienam džekam, kurš ar savu triku cīnījās 10 gadus. Varbūt ne gluži 10 gadus no vietas, bet viņš tur bija braucis vienreiz, tad pauze, 7 gadi, jauni spēki, vēlreiz, un tad atkal pauze 3 gadi, un viņš bija savā labākajā fiziskajā stadijā, un tad viņš to arī izdarīja. Un tas varbūt arī ir tāds labs piemērs tam, ka tas īstais brīdis, viņš jau var nākt, tu līdz viņam ej, un viņš var arī būt kaut kad pavisam vēlāk, ja? Kā jūs tīri praktiski strādājat ar to sajūtu, kad uznāk tas, ka gribas, piemēram, padoties? Piemēram, skateboardā, tu teici, tev ir bijuši momenti, kur tev ir tāds, man laikam jāmet miers ir šim. Kas notiek tavā galvā? Kas tev maina tās domas? Tu vienkārši izgulies un nākamajā rītā ir, es pārspīlēju, bija pat rāk. Jā, tas ir visbiežāk tā notiek, jā.
Bet tajā momentā tas, kas īstenībā ļauj bišķīt padoties un atlikt, ir tiešām tā apziņa, ka pat ja es šodien izspiedīšu šito un izdarīšu, man nebūs tik liels gandarījums, kāds tas varēja būt sākotnēji, vai arī kāds tas būs, ja es to tiešām izdarīšu ar bišķīt svaigākiem spēkiem rītdien, nezinu, parīt, jebkurā gadījumā nākamajā reizē. Un vienkārši, jo tā dienas beigās jau tā ticība, ka es to varu, paliek. Nav jau tā, ka atmetās tā ticība. Vienkārši parādās kaut kāda lielāka racionālāka pieeja pienāk klāt. Un varbūt arī tā nerimstošā mīlestība pret to, ko jūs katrs darāt. Es Tieši tā, pieņemu, tieši ka tas varētu būt. Nil, kā ir tavā gadījumā ar tavām sajūtām, kad uznāk tā, nē, man pietiek. Tev ir bijis tā ar ūdens sportu, piemēram, kādreiz? Nu, ir. Bija periods jauniešu klasēs, kad es mūžu dienu braucu tikai pa beigām. Nekas nesanāca. Lai cik labi iet treniņos, lai kādi rezultāti būtu sacensībās, es nekad nebiju priekšā. Un nav foršas sajūtas tajā brīdī, bet es teiktu, es tieku pāri tam, domājot par brīžiem, kad man ir viss sanācis, par pagātnes brīžiem, un domāju par to, kā es jutīšos, kad man sanāks. Un vēl liels faktors ir mūzika. Mūzika mani ieved ritmā, sacensībās klausos mūziku bez apstājas, lai būtu tajā pareizajā mūdā un lai sagatavotos, ko tad sacensības dos. Ko tu klausies visvairāk? Principā, pa nedaudz no visa, bet sacensībās ir tāds repčiks. Repčiks, ok. Ļoti labi, ļoti labi. Dita, varbūt tev ir kāds arī tāds praktisks ieteikums, ko darīt tajā brīdī, kad uznāk tā, es gribu padoties sajūtu. Man gribas tā kā visu mest nost, kas ir tavs pieredzes stāsts, kas varbūt varētu noderēt. Kādreiz arī vajag paņemt katru, kā jūs tur jaunieši saka, to dienu brīvu. Tā kā attiet no visa, ja? Bišķiņ, vajag attiet, iedot sev atpūtu, bet tikko es sev arī iedevu tādu atpūtu tajās garajās Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienās. Tur bija daudz dienas, tāpēc tas nav par mani, jo īstenībā ir tāda viena lieta, hroniska garlaicība izraisa hronisku nogurumu. Un tad, kad tu esi noguris un tev neko negribās, vajag pacelt to dibanu no tā dīvāna un iet un kaut ko darīt. Vienalga iziet apli, paskriet, pabraukt ar riteni, paspēlēt tenisu, tas, kas jums patīk, varbūt aiziet padejot, bet izkustēties, un tas dod to laimes sajūtu. Tas ir stāsts par to, ka tā motivācija, nav jāgaida tā motivācija, bet mēs to motivāciju varam atrast, vienkārši sākot jo vairāk darīt, mēs atliekam, jo vairāk mums negribas. Tā ir. Jā. Un tad ir grūtāk atsākt patiesībā. Tad viena lieta, ko ir grūti atsākt, bieži vien ir sporta treniņi. Man šķiet, ka kad tu iet tajā ritmā, piemēram, tur cilāt svars un vispār, tas ir ļoti grūti pēc tam atsākt, ja tu pauzē. Svarīga lieta, praktiska, bet mums par to ir jāparunā. Mūsu degviela. Un mūsu degviela sauc uzturs un ēšana. Kā jums ir ar šīm te lietām? Jūs par to domājat? Daudz, ko jūs ēdat, kāds ir jūsu uzturs, jo tas arī ir svarīgi, īpaši arī, piemēram, sportā, arī ikdienas vienkārši darbos. Kādas ir jūsu attiecības ar uzturu? Nil? Godīgi, es nebūšu izteicis, no kur jums vajadzētu mācīties. Jā, es esmu sportists, bet, es baigi neskatos, ko es ēdu. Es tikai, kad man nav sezona, laivu sezona, es pieskatu svaru, jo laivās ir noteikti minimālais svars, tātad tu nedrīkst būt vieglāks, bet, ja tu esi pa smagu, tu pats vainīgs, tu brauks lēnāk. Tāpēc es pieskatu, lai turētos vienā robežā un nebūtu pats padarījis savu lielākas problēmas sacensībās. Un Dita? Jūs jau redzat, ka man pa dažiem gadiem vairāk nekā šiem jauniešiem ir. Un tad, kad es biju tikpat jauna kā viņi, man arī nebija nekāds režīms. Un ja uz ballīti piekdien vajadzēja 3 nost, tad trešdien beidz ēst un piekdien bija 2. Tagad tā vairs nav. Vēl viens. Tas ir noslēpums, ko es jums atklāju, jādomā laicīgi. Protams, ka es domāju, protams, ka mēs, ja tā skatāmies, mēs visi zinām, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Un tad, kad mēs liekam tajā pārtikas veiklā groziņā, tad varam pastīties beigās, kas tur ir. Bet es
skatos, lai to baltumvielas, lai mazāk būtu ogļhidrātu, un ja ir ogļhidrāti, tomēr tie būtu augļi, dārzeņi, bet, protams, es arī gribētu. Kā tev, Artur, ar uzturu? Skateboardā tu par to tā domā, vai tas tā ir tīri, kā saka, individuāla lieta? Nu, man noteikti tā varētu būt tāda individuāla lieta, jo man ar uzturu ir bišķi citādākas attiecības saistībā ar daudzām pārtikas alerģijām. Tāpēc man vispār tas, ko man vajadzētu uzņemt, atšķirās no tā, ko es reāli drīkstu uzņemt. Un līdz ar to man primāri ir sekot līdzi tam, lai es neapēdu kaut ko, no kā man paliek attiecīgi slikti. Bet noteikti es cenšos ēst relatīvi veselīgi. Protams, man patīk saldumi, patīk cukurs, bet cik es dzirdu no apkārtējiem, man kā sportistam tas baigi nenāk pa sliktu. Es to uzreiz tanī pašā vakarā varu nodedzināt ar kārtīgu treniņu. Bet tas, ko es gribēju teikt, jauniešiem noteikti novērtējiet to, ka šobrīd visticamāk lielākajai daļai gatavo ēst vecāki. Jūs arī kārtīgi baro skolā. Pēc tam, kad sāksiet dzīvot vieni paši, tad sāksies baigi daudz tas viss, fast food, junk food, jā, bišķīt freestylā, bišķīt gribās aizmirst visu to veselīgo ēdienu, un tad attiecīgi atnāks tas posms atpakaļ, kad jūs būsiet jau pieaugušāk, un tad būs otrādāk, kad baigi apnicis junk food, gribās kārtīgi tādu mājas ēdienu, jā, un tad jūs nevarēsiet sagaidīt, ka varēs aizbraukt pie omas, pie mammas. Un man jau šķiet, ka vienkārši ir svarīgi pēc iespējas ātrāk sasniegt to posmu, un vai arī vienkārši vienmēr paturēt prātā, ka beigās tas kārtīgais, labais mājas ēdiens ir arī tas vislabākais un vispateicīgākais. Paldies! Mums arī laiks strauji tuvojas noslēgumam šai sarunai. Pirms man pēdējā jautājuma, es arī tev, Āda, gribēju pavaicāt. Tu arī klausies mūziku skeitojot? Vai? Pēdējā laikā, jā, es ilgi neklausījos, jo man vienmēr tā stratēģija bija tāda, ka man ir jādzird, kas notiek zem kājām. Man ir jādzird, kā tas skeits ripo, kā es šļūcu pa kantī, kas notiek apkārt. Tas ir vēl vissvarīgākais, ir dzirdēt, kas notiek apkārt. Ir cilvēki, kas ienāk skateparkā ar austiņām, un viņi vienkārši viņiem šķiet, ka viņi ir vieni paši. Un tas ļoti traucē pārējiem. Bet tā kā tagad mūsdienu tehnoloģijas iekļauj visus ambient sound un laiž iekšā apkārtējās skaņas, tad to es sāku izmantot sev par labu. Un es beidzot varu arī paklausīties mūziku, bet arī pat laikā arī dzirdēt, kas notiek apkārt, kas notiek zem kājām. Super, paldies tev! Noslēgumā es jums katram vēl gribu pavaicāt par to, kas ir tāds vienkāršs ieradums, kas jums nāk prātā, ko varētu ieviest jau, piemēram, tagad, jau šodien, lai pēc nedēļas mēs justos labāk. Un tas ieradums var būt pilnīgi jebkas, kas jums nāk prātā. Nils jau. Labi, tas nebūs pēc nedēļas jums, bet es gan jau izklausīšos jūsu acīs un izskatīšos pēc nūģa, bet mans jau pagājušā gada pēdējā ceturkšņā atklājums ir lasiet grāmatas, tā kā nopietni. Ja man kāds vidusskolā būtu pateicis, ka es lasīšu grāmatas, es būtu domājis, ka viņi ir kuku. Bet tagad man stāv vesela čupiņa šim gadam, un tiešām katru dienu pirms gulētiešanas izlasiet 11 lapas puses. Pirmkārt, tas jums dos motivāciju un iedvesmu nākamajai dienai, un jums būs vieglāk aizmigt nopietni. Es iepriekš gāju gulēt 2-3 naktī. Man arī tad bija labi, bet tagad vismaz es varu aizmigt puslīdz laicīgi. Paldies, Nils. Dīt. Piecelties no rīta laicīgi. Piecelties, nevis 15 minūtes pirms iziešanas, ātri iztīrīt zobus un skriet uz skolu, bet vismaz stundu.
lai var mierīgi pamosties, sagatavoties dienai un pa durvīm jau iziet priecīgs. Paldies, paldies Dītai. Artur, lūdzu. Es atļaušos laikam izstiept uz, nevis uz nedēļu, bet uz mēnesi. Man viens kolēģis ieminējās par tādu lietu, ka var katru mēnesi sev izvēlēties kaut kādu jaunu lietu, ko apgūt, un reāli viņai ikdienā veltīt 15 minūtes. Es nemācēšu tagad, neatceros konkrētu statistiku, bet viņš man sauca, ka ir kaut kāds procents, ja tu to lietu, piemēram, mēnesi no vietas jaunu lietu darīsi 15 minūtes, tu tajā lietā būsi labāks par kaut kādu konkrētu procentu no vispār pasaules iedzīvotājiem, kuri to lietu ir mēģinājuši vai dara. Tā kā, un arī veselīgi to attiecīgi pamainīt un tiešām gadā 12 jaunas lietas apgūt un nevar zināt, vai varbūt kāda no tām lietām būs tā, kas tiešām dziļi sirdī iekritīs un tie kļūs par gadiem. Un arī varbūt veiksmīga profesija, karjera. Brīnišķīgi. Paldies arī Arturam. Lieliski. Paldies Ditai Bērziņai, Nilam Slakterim, Arturam Bogdanovičam, lai jums viss izdodas un lai ir pacietība darīt lietas un lasīt grāmatas. Jā.